Un es to daru samērā nesen, un tas man ir liels prieks, un ir katreiz, kad es, ne katreiz, bet kad es dalos ar to maizīti, un cilvēki tā priecājas, un man jau pašai ir liels prieks, bet tur nāk stāsts līdzi, un tas stāsts ir tāds. Mēs sadraudzējāmies ar vienu ģimeni šeit, kas bija pēcniecības ģimene. Un viņi... Kuri dziedājam kopā? Jā, mēs dziedājam kopā korī ar sieviņu, un tad tas maizes cepējs bija viņas vīrs, kurš viņš bija atvedis, viņi kopā bija atveduši ieraugu no Latvijas. Un Viņa tēva. Ieraugu. Viņa tēva ģimenes ieraugu viņi atveda no Latvijas sev šeit, lai viņi var sev turpināt cept to maizīti. Bet viņiem maza meitiņa, viņa bija tā kā zem 2 gadu vecuma. Un tad tas muitas cilvēks esot skatījies tā aizdomīgi uz to burciņu ar to ieraugu, bet tad viņš esot teicis, oh, is that baby food? Un viņi saka, jā, baby food. Jā, baby food. Un, un mēs ar viņiem, un viņi bija atnāk, mēs ieaicinājām viņus uz mūsu pavasara saulgriežu svinēšanu, te, un viņi atnāca ar to maizīti, un es pilnīgi kusu. Tā kā, jā, šitā ir manas bērnības īpašā maize. Kaut kā neviena nebija ietrāpījusi man šajā vietiņā, kur es tiešām jūtos tā speciālā manas bērnības maizī. Un tad viņi man iemācīja, iedeva recepti, un kad viņi brauca atpakaļ uz Latviju, atdāvināja ieraugu un vēl bišķiņu, miltiņus Latvijas, un tas tagad ir, es esmu turpinājis cept un dalījusies tālāk, un es esmu izgājis cauri tādai, savai emocionālai attīstībai atkarībā uz to, kāda tehnoloģija ir vai nav pieņemama cepot tradicionālo saldskāpu maizi. Un vispirms es jutos, kad ir tiešām jāmīc ar rokām, jo tā jā, līdz kamēr ir viedri uz pieres un ciets kā stenderi. Un tad es visu laiku saku, vai mums tāds labs jaudīgs miksers, kas spēj arī blīvu mīklu samīcīt, vai tu negribētu ar to pamēģināt? Es kādu brītiņu pretojos, jo man likās, ka tas nav pareizi. Un tad es to sāku darīt, un vai dienas, kā tas atvieglo visu to tehnoloģiju. Ja, līdz ar to mēs tagad maizi cepam 2 reizes biežāk. Vismaz 2 reizes biežāk, ja ne vairāk, jā. Un tad es savā prātā tomēr domāju, paklau, ja manām vecmāmiņām, vecmāmiņām būtu tāda tehnoloģija bijusi, viņas arī to būtu lietojuši. Viņas, jā, tu zini. Un man nav kļavu lapiņas, man ir cepamais papīrs. Ar miltiem jums arī ir bijušas dēkas. Un mums šeit ir tāda kungs, kuram tagad ir pāri pa 90 gadi. Viņš ir bijis tāds miltu sagādātājs. Tādai grupiņai cilvēku, kas cep maizi, un viņam bija kaut kur kādi sakari, kur var dabūt labos rudzu miltus tieši no dzirnavām, un tad tās dzirnavas vairs nepadeva, un tad varēja tikai dabūt savu kādu veikalu. Un viņš kādus gadus tā kā piegādāja man to daļu un miltu. Bet viņš neteica, kur viņš ņem. Mums jau likās, ka viņš to tā kā tīši prāt slēpj, un es domāju, 90 plus gadi, tā kā es gribētu uzzināt, kur viņš tās miltus ņem, kamēr viņš vēl spēja to izstāstīt. Un tad viņš man vienreiz aizveda līdzi. Un ar tiem miltiem arī tā, ka mēs esam atklājuši, ka mums vislabāk darbojas baltie rudzi milti. Jā, vissmalkākie baltie ir tie vispašākie. Tas ir tīri rudzu, bet jā, tādi. Tas ir tas stāsts. Un tad daži ģimenes locekļi saka, varētu jau mazāk to saldumu, tad nav. Ja.
Man garšo, jā, ka tā maizīte ir skābāka, ar Viņa jau mazāk vēl cukuru. aizvien ir skāba, ja, Bet bet kaut kādīgi to skābumu vairāk jūt, ka nav tā cukurs. tad man ir variācijas, tā kā, jā, ar oriģinālo cukura daudzumu, oriģinālās receptes, un ar mazāku, un maz. Zini, man tā grūtākā lieta arī bija tikt pāri tai emocionālai sajūtai, kad es taču nemāku, un tas ir droši vien ļoti maģiski, un, zini, es taču nezināju pat īsti, ko nozīmē plaucēt miltus. Tas nozīmē vienkārši apliet ar karstu verdošu ūdeni. Zini, īstenībā tā lieta nav tik sarežģīta, it sevišķi, ja ir mikseris, kas palīdz. Un, jā, es tev teiktu, ka tā lieta ir daudz vienkāršāka. Es lietoju parastās bildes, man ir viena koka karote, kas ir tā, kas sēž tur tajā ieraugā, jo tas ir 3,5 dienu process tai maizītei. Tā kā, ja es gribu to maizīti, tad man ir jāreina atpakaļ, kad man viņa ir jāiesāk tā, lai tas ir garš process. Mēs ēdam ikdienā. Jā, mēs Tagad tu cer, cik 2 reizes nedēļā varbūt? Vai? vismaz, jā, kā sanāk, un arī, zini, ir jauki dot projām, un mums Kas ir labāks, ziemu kukuls vai sāls maizes? jā, un uz kora aiznest uzkodām, zini, un jā, un man ir, es esmu ar ieraugu dalīsies ar kaimiņiem, un nelatviešu kaimiņiem, un tātad šāda maizīte man īstenībā bija tikai tādās speciālās reizēs. Un būtu interesanti bija zināt, kāpēc mums nebija tāda maizīte. Jā. Es pat domāju, ka šādi rudzu milti es neatceros, ka būtu bijuši tā pieejami. Jā, tātad man šī bija vairāk īpašo notikumu maize, tad tam arī varbūt ir līdz ar to sava aura klāt. Es augot tā bija mana veikala maize, ikdienas maize bija vai nu rupmaize vai tie ķieģelīši, un šī saldskāba maize bija īpašā mājas maize, kura tāda veikalos nebija man augot.